šeit mēs redzam, piemēram, kad mēs atrodamies 30-gadīgā nogabalā. Ja? Un šis nogabals viņš ir diezgan liels, 2 hektāri, un šeit tā īpatnība ir tāda, ka viņam ir sausākas vietas un slapjākas vietas. Šeit mēs redzam 30 gados, ja, ka kokiem caurmēri ir ļoti labi. 18 centimetri, ja. Paskatīsimies, kas te, šitas ir viss tievāks, 17 centimetri. Bet mēs redzam, ka slapjumā, kas notiek slapjumā? Slapjumā mēs redzam, ka koki ir daudz īsāki. Viņi ir pa 20–30% īsāki, ja. Tie koki slapjās vietās, viņi vienkārši neaug tik gari, un līdz ar to viņi vienkārši aug nedaudz lēnāk. Ja? Bet tepat aiz muguras ir tieši tas pats nogabals 30 gadīgs. Ja? Un ko mēs redzam? Šeit uzreiz ir diezgan asa tāda kanta. Ja? 24 centimetri. Garums pavisam cits. Pārējām tālāk. Lūk, bērs. It kā arī tie paši 17 centimetri. Nu, noteikti, ka video to nevar redzēt. Bet viņš ir garāks. Viņš ir tikpat vecs. Viņš ir garāks. Šeit arī ir rekur bērs. Tieši tajā pašā nogabalā tikpat vecs. 23 centimetri. Viņš ir aizsnāks un viņš ir garāks. Ja? Un tas ļoti ir no svara, vērtējot meža īpašums. Tieši kāda tipa ir šis mežs. Ja?